iPhone 17 ir klāt. Šodien jūs iepazīstināšu ar 17. sērijas iPhone'iem un pilnīgu jaunumu iPhone Air. Kā jau iPhone vienkārši, bet tik skaists un gaumīgs dizains. iPhone 17 Pro Max ir aprīkots ar jauno A19 Pro čipu, jaudīgāko līdz šim. Pateicoties īpašai dzesēšanas sistēmai, tas darbojās līdz pat 40% ātrāk. Aizmugurējās kameras sistēma ar 48 megapikseļiem un priekšējā 18 megapikseļu kamera. Selfija sanāk ļoti labas kvalitātes. Tagad bildes un video iespējams pietuvināt 8 reizes, saglabājot augstu kvalitāti. Šo es noteikti izmantošu bieži. Vēl viens interesants jaunums – iespēja uzņemt horizontālas bildes, negriežot telefonu. Arī šis jaunums – divkāršā video uzņemšana, vienlaicīga video uzņemšana gan no priekšējās, gan no aizmugurējās kameras. iPhone 17 Pro Max ir izcils telefons. Nevaru sagaidīt, kad sākšu to izmantot savā ikdienā. Un tagad apskatīsim pilnīgu jaunumu. Visu laiku plānākais iPhone modelis iPhone Air. Īpaši plāns, abrīnojami viegls, šokējoši stiprs, titāna rāmis un keramikas pārklājums. iPhone Air ir tikai 5,6 mm plāns, bet izturīgāks par jebkuru iepriekšējo iPhone modeli. Grūti pat noticēt, ka tik plāns telefons vispār ir iespējams, sajūt, ka rokās turu nākotnes telefonu. 48 megapikseļu aizmugurējā un 18 megapikseļu priekšējā kamera, izcilām bildēm un video. Un tagad apskatīsim iPhone 17. Skaistajā mist blue krāsā, 48 megapikseļu kameras sistēma, augstas kvalitātes video un bildēm. Visi jaunie 17. sērijas iPhone ir ar 3000 nitu maksimālo spilgtumu. Saulainā laikā šie uzlabojumi ļoti iepriecinās. iPhone 17 absolūti viss nepieciešamais, ļoti skaistā telefonā. 17. sērijas iPhone un iPhone Air tiešām mani pārsteidz, jo šie telefoni ir tik izcili. Ceru, jums patīk šis video apskats un tiekamies pavisam drīz jau nākamajā Apple jauno produktu apskatā.